viltīgs, neredzams, veselību neatgriezieniski postošs. Tas ir asbests, kuru Eiropas Savienības dalību valstīs aizliedz lietot 2006. gadā. Pat labāk vairāk nekā 60 pasaules valsts ir, tostarp arī Latvija, ir aizliegušas asbestu saturošo materiālu, tostarp arī šīfera jumtu lietojumu. Valsts zemes dienests pērn konstatēja, ka uz Latvijas māju jumtiem atrodas asbestu saturošais šīferis, pavisam 1 miljons tonu. Kā notiek šī bīstamā materiāla apsaimniekošana, mēs skaidrojām sarunās ar uzņēmējiem un valsts vides dienestu. Uzņēmēja darbība no 2010. gada ir sākusies tieši asbesta apsaimniekošanas jautājumā. Mēs diezgan nejauši viņu uzsākām. Mēs sākumā nodarbojamies ar demontāžu līdz 2010. gadam. Un tad kaut kādā brīdī sāka objektos parādīties asbests un bijām spiesti iedziļināties likumdošanā, prasībās, vides, visās normās, veselības lietās, kas ir saistītas ar šo. Apmeklējām arī Stradiņu universitātes šos seminārus un tātad centāmies pildīt prasības, kādas bija uz to brīdi asbesta apsaimniekošanai un objektu sakopšanai. Tā asbesta apsaimniekošanas viss pasākums Latvijā par šiem gadiem ir palicis tikai finansiāli smagāks, birokrātiskāks, sarežģītāks, un poligoni un vietas, kur nodot, paliek mazāk būtībā. Tāpat ir izmaksas katru gadu regulāri paaugstinās poligoniem. Arī reģistrācijas, šo atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas sistēmas prasa izdevums. Un mazs uzņēmums vairāk īsti nemaz nevar sniegt tādu pakalpojumu, kā kaut vai to pašu šīferu jumtu nomaiņu. Un tāpēc bieži vien šīs privātpersonas uzzinot, cik tad izmaksā šīferu nodošana, cik, teiksim, ne tikai noņemšana, bet tieši nodošanas pasākums. Tad, kad viņi saprot, kad varbūt nevajag īsti aprakt viņu, kad viņš tomēr ir jānogādā un uz kurieni jānogādā, viņi noskaidro. Tuvākais poligons varbūt atrodas tur 100 km attālumā. Teiksim, jo šīferi jau citās vietās arī nepieņem, kā tikai jau šajos poligonos speciālajos. Viņš, teiksim tā, ir trīs veidi, izveidojušie trīs veidi parasti scenāriji. Pirmajā gadījumā tātad cilvēks varbūt nemaz nezina, ka tas ir šīfers, ja, ka tas ir slikts, viņš vienkārši viņam jumts tek, viņš nomaina. Viņam, tā kā viņš ir salicis kaut kur pie šķūnīša, ja vienalga, kur to veco jumtu, ja kāds pasaka, ka tas ir šīfers, ka tas ir bīstams, ja viņš notic, viņš varbūt domā tālāk par kaut kādu nodošanu atkritumu. Citi dārzā, teiksim, uztais apmalītas dobēm no šīfera ir redzēts, citi samaļ, saber pa ceļu. Vēl visādas zaļas saimniecībā no mazums nodara kādam, kas ir tipi, tātad otrs tips cilvēkiem ir, kas šo lietu zina, ka tas ir šīfers, zina, ka tur varbūt ir asbests klāt, bet par kaitīgumu kā tādu pārliecības nav nekādas. Jo tās sekas, ko atstāja asbesta ieelpošana, kas, teiksim, laužot šīferi vai drupinot, ja arī dabīgā ceļā noārdoties, kas nonāk, šķiedras nonāk gaisā, pēc tam viņas nonāk plaušās, nonāk uz ādas, un viņas organisms nespēja izvadīt vairāk ārā. Izveidojās uzkrājums šo vielu, imūnsistēma turpina cīnīties, turpina mēģināt izvadīt no organisma ārā. Tā cīņa ir 10 gadiem, līdz pat 40 gadiem gara, un vienkārši novājinās šī imūnsistēma. Un, tas cilvēks, kam tā mazā nieka problēma jumta nomaiņa, ja viņš nevar viņu nekādīgi salikt kopā, ka tas ir tas pats, tas kaut kāds pneimo slimības saistīts, ka tas ir tas, kad viņš ir 15 gadus atpakaļ jumtu vācis nost. Un tad ir vēl trešā grupa cilvēku, kas
apzinās, ka tas ir šīfers, ka viņā ir klāts asbests, ka viņš ir kaitīgs. Un viņam nav līdzekļi tik lieli to visu novākt un aizvest un sakārtot. Tas ir gan arī nevis populārākais, bet apmēram vidēji 50% tā ir no kopējā cilvēku skaita, kas vēršās pie mums. Un ko viņi dara? Viņi noliek ar šķūnīšu kaudzi, iedod kaimiņam, kas, teiksim, izmanto tālāk to. Viņš asbests plāksnis, ja viņi plīst, parasti cilvēks liek virs vēl vienu plāksnīti, un jums atkal kādu laiku uz ūdens iekšā netek.